Ceturtdien Ikšķilē ieradusies Igaunijas pilsētas Anslas delegācija ar tās mēru Tītu Tontu priekšgalā. Viņus ar dziesmām latviešu un igauņu valodās sveic Ikšķiles novadnieka Jura Kļaviņa vadītais pašdarbības kolektīvs sieviešu vokālais ansamblis, bet pēc īsiem ievadvārdiem Anslas un Ikšķiles pašvaldību vadītāji parakstīja nodomu protokolu par sadarbību. Ikšķiles novadam tas ir ļoti būtiski šie partneri, jo mēs ar vien vairāk iesaistamies dažādos ERAF projektos. Viņiem arī patreiz notiek šie ūdens saimniecības ERAF projektiņi pa kohēzijas fonda līdzekļiem. Un ļoti interesanti vēl tas, ka šīs uzņēmums, kas uzvarēja Ikšķiles novadā veikt šos darbus, arī patreiz strādā pie viņiem. Tā kā viņiem arī būs ļoti interesanti ar mūsu speciālistiem izrunāt to pieredzi, kādu mēs esam uzkrājuši kopā, darbojoties šajā projektā, un tad mēs arī sniegsim ar kādas konsultācijas. Ikšķiles novada domas priekšsēdētājs Indulis Trapiņš norāda, ka šī ir Ikšķiles pirmā sadarbības pilsēta ārzemēs. Paredzēta pieredzes zināšana un resursu apmaiņa dažādu projektu realizēšanā, kultūras, izglītības, uzņēmējdarbības un Eiropas Savienības līdzekļu apguves jomās. Arī kohēzijas fonda finansētos ūdens saimniecības sakārtošanas darbus Ikšķilē veic Igaunijas Latvijas kopuzņēmums, kurš šobrīd līdzīgus darbus veic arī Anslā. Mūsu kaimiņi ir arī latvieši. Mēs gribam, lai mūsu tauta un jūsu tauta vienu otru labāk zinātu, veidotu kultūras attiecības. Redzējām, cik skaisti nodziedāja jūsu meitenes. Arī mums ir bagātas tradīcijas. Mēs gribam, lai mūsu skolu audzēkņi vairāk zinātu par Latviju. Jebkurš kontakts dod labumu visiem. Любой контакт это расширяет и дает пользу всем. Ikšķiles jaunās sadraudzības pilsētas vadītājs norāda, ka pilsētu sadarbība sākusies vispirms kultūras jomā, iepazīstoties Ikšķiles un Anslas mūziķiem. Ja iepriekš Igaunija meklējusi sadarbības partnerus galvenokārt Skandināvu valstīs, tad nu vēlas attīstīt ciešāku sadarbību arī ar latviešiem. Jānis Putniņš, Zanda Tereško, Ogres televīzija.